Kurš pavisam nesen atgriezies no Eiropas klubu kausa karatē, kjokšin karatē, un Māreks, viņš ir izcīnījis medaļu. Un, tā, lai saprastu zeltu pie tām, un vēl viena meitene mums arī ir atnesusi Latvijai medaļu, lai saprastu, kas tad tie pa mačiem bija, kāda konkurence, kādā kategorijā vai vecuma kategorijā, vai tā bija kumite, respektīvi, vai tā bija kontaktkaratē cīņa, vai tas bija saucamā kate, jeb paraugu demonstrējumu, respektīvi šo te kustību atstrādi. Redzam arī šo te mūsu vienu no izcilākiem kickbokseriem karatē praktizētiem Marka Lavanoviča uz godu piedestāla pirmā pakāpiena. Šobrīd mums nesanāk kaut kādā Markam tur tehniski neizdodas to visu sakārtot, bet es tūlītām viņam sazvanīšos, jo savādāk mums būs ilgi. Viņš ir vecā tipa cilvēks, kā saka, 40 plus gadi, un tur jau automātiski nekā arī nesanāk. Sveiks, Marek! Tā kā mums nesanāk ar tevi sazināties, un es jau te pareklamēju tevi, ka tu esi vecā gada gājuma cilvēks, nesaprotu, kā telefonu rīkoties. Tad es ar tevi sazinos. Es ceru, ka režisori apstiprina, ka Mareku dzird caur mikrofonu. 1-1. Tu jau tad dzirdi mani. Tagad jautājumu, vai skatītāji dzird mūsu pie TV. Vēl parunājies. Tev ir kaut kas stāstāms? Pastāsti, kā tev gāja tur, kur tu biji, un pastāsti, ko tu tur izcīnīji. Jā, gāja tā, kā bija domāts, ka ies. Bija aizbraucis uz Poliju, tā nejauši, teikšu godīgi, pieteicos sacensībām. Pavisam tā nejauši sākumā reģistrēju savus sportistus un ieraudzīju, ka ir tāda kategorija arī veterāniem, kā tu saki, vecuma cilvēku gājumiem šitiem te kā man. Un pieteicos uz tām sacensībām, uz Eiropas kausu. Pirmais, starp citu, mūsu organizācijas Eiropas kauss. Varbūt ne tik daudz cilvēku bija, kā gribētos, jo visi riņķi ir ļoti daudz sacensības. Pašlaik ir tādas sezonas kulminācija, un tāpēc visi daudzas valsts brauc uz dažādiem turnīriem, sacensībām, un, diemžēl, daudzas valsts arī nepiedalījās šeit. Bet kopumā manā kategorijā bija 5 cilvēki. Visi bija no 40 līdz 45 gadiem. Veci, jā. Veci kā es. Jā. Un tad tas reglaments ir bišķiņ vieglāks nekā pieaugušajiem. Mums bija ķivers galvā, respektīvi cīnījāmies kā juniori, 18 gadīgie. Ķiverēs, un līdz ar to pieteicos, jo visu laiku šeit sparingoju saviem jauniešiem, smējos vēl, ja kādreiz tēvs man lika sparingot ar pieaugušajiem, ka es biju bērns, tad viss mainās, laiks iet uz priekšu, un man tagad ir jācīnās jāsparingo ar jauniešiem, un tā padomājot, tā dzīve tik ātri paskrējusi, un tā. Tu taču nemirsti, veci, tu tā saki, kas tas ir? Kur tev viņi paskrējusi? Kādā gadījumā tev jauniešu gadi ir paskrējuši, tagad tev ir sākās otrā jaunība. Es par to jauniešu gadiem runāju, ne jau pa miršanā. Jā, tie gadi ir paskrējuši. Kādi gadi tev kur paskrējuši? Es esmu bišķi pat vecāks par tevi un pasēc, cik labi izskatos. Labi izties. Bet klausies... Klausies par tām sacensībām. Tu nebija vienīgais, kurš uz Latviju pārveda augstākā kaluma medaļu. Kas vēl tika pie šīs godalgas? Dzirdēji, ka viena no meitenēm? Jā, kopumā mēs bijām no klubu Šido. Bijām 4 sportisti. Es, Anfis Kumrov, Artūrs Rižovs un Mārcis Kleinhofs. Diemžēl Artūram nepaveicās, jo viņš ir svaru kategorijā līdz 60, bet tādi sportisti nebija. Un viņi ielika kategorijā līdz 80. Opa. Līdz ar to, 20 kg smagāks čalis. Artūrs pirmajā, kā sacīt, raundiņā tik ļoti labi galā, es pat teiktu uzvarētu, bet viens tiesnesis atdeva Artūram un 3 iedeva neizšķirt. Un tajā otrajā raundiņā Artūrs bija mums jau, viņš pirms tam bija slims, un viņš saka, izpumpējās tā, kad
nevarēja vairs pavilkties. Mhm. Līdz ar to cīņu, diemžēl, zaudēja. Mārcim arī nevisai gāja. Mārcis nenostrādāja tā, kā bija jānostrādā. Pretinieks drusku īsāks, bija jāiet uz priekšu. Mārcis uz priekšu neaizgāja taktiski, bišķiņ nepareizi nostrādāja. Un es teiktu, ka bija jādod neizšķirt vēl vienu raundiņu, bet poļi bišķi pavilka laikam savējo un tāpēc atdevu polim. Bet, zin kā ir, ja tu ciemos esi un nedaudz, tad tev arī var drusciņi arī pavilkt savējos. Un Anfis pirmo cīņu uzvarēja. Tūlīt tev pateikšu, man liekas, tā bija poliete. Un otro cīņu ar papildu laiku otrā raundā arī uzvarēja polieti. Un līdz ar to tik pie pirmās vietas. Un pagaidām savu augstāko sasniegumu viņa ir sasniegusi šobrīd. Bet pagaidām Anfisai nebija arī kaut kāds citā Eiropas čempionātā medaļa, vai es kļūdos? Nē, Anfis ir bijusi man divos vienā, man liekas, pirmajā Eiropas čempionātā šogad. Un, diemžēl, netika līdz medaļai. Nocīnījās, bet līdz medaļai nav tikusi, bet ir ļoti perspektīva meitene. Līdz ar to es domāju, ka tagad tikai viņai tā garšiņa ir vaļā un tā saprot, ka viss būs, viss priekšā un tā. Tagad runājot ar tevi, viena lieta aizdomājos. Tev bijusi Eiropas čempionātā, tad, kad tu biji aktīvs sportists, bronza un sudrabs. Tagad tu esi jau vecs un tiec pie zelta. Pat neplānoji piedalīties iepriekš sacensībās. Jā, es tev izstāstīšu atšķirību. Jo daudzi mūsu valstī neizprot varbūt šito, un daudzi mums te... Tad pastāst, ka, ja tu saproti, tad izstāst, kas tad tur ir paši? Es tev izstāstīšu. Ceļš Kyokushinkai karatē. Es nezinu, kā citās federācijās, bet mums Kyokushinkai karatē ir būtiska atšķirības starp čempionātu un kausu. Čempionātā piedalās mūsu Eiropas karatē organizācijas čempionātā piedalās tikai un vienīgi izlases sportisti. Tev notiek nacionālā izlase, ir savs atlases čempionāti katrai valstī, un uz Eiropas čempionātu var aizbraukt tikai 2 cilvēki svaru kategorijā. Respektīvi, organizatoriskā valsts var likt 3 cilvēku kategorijā. Eiropas kauss, tas ir tādas sacensības, kur brauc neierobežots skaits, nav nekāda atlase, vienkārši brauc, cik grib cilvēki. Manuprāt, maksimums var būt 4 vai 5 cilvēku kategorijā, bet nav tādas atlases, nav tādas federācijas, kas tev, pieņemsim, atlases. Tur var braukt jebkurš, pat pats piesakoties bez maz, vai tu, Janka, sagribētu aizbraukt, tu varētu pieteikties uz tādu Eiropas kausu, jo viņš ir atvērtais un brauc, kas grib. Bet uz tādu čempionātu tu tikai caur mūsu Latvijas čempionātu Kyokushinā tev būtu jāvinē. Tad tu tikai tiec uz Eiropas čempionātu, kur pretim tev stāvēs 2 no katras valsts spēcīgākie čaļi. Ja Eiropas kausā var piedalīties ar oranžu jostu, tur ar jebkādu jostu, tad Eiropas čempionātos var piedalīties tikai un vienīgi no dzeltenās jostas un uz augšu. Un tie, kas ir izgājuši atlases. Tā kā es saku, es nekāda atlase nav gājis jau gadus 15. Tu dzīves atlases izgājis, tu esi tik daudz ko darījis. Tas arī, jā, bet vienkārši, es saku, man bija tāds sēdēju, reģistrēju savējos sportistus. Mans tas Rihards Sidarovs Eiropas čempionātā, kas šogad paņēma bronzu. Viņš man saka, te ir arī veterānu treneri, varbūt, kad tu arī gribi, es tā saku. Bet klausies, tu piedod, ka es tev pārtaucu, tev nebija tas pirmais, ka tev audzēks nosauc pa veterānu. Tu paskatoties bildē, tu izskaties, tāds vēl jauneklīgs, varētu paskriet, palikt un, ja vajadzētu, es tur arī uzpīpēt. Protams, ka pulveris ir iekšā, vēl viss notiek un vēl nejūtos nemaz vecs. Vienkārši, es saku, es stāstu savējiem, ka kā cīnījos tur ar to onkulīti, un viņi man smējās, viņi saka, treneri, bet viņi jau tavā vecumā. Un tad tu saproti, ka tas laiks skrien, tāpēc te intervijas sākumā teicu, ka, redz, laiks ir paskrējis un ne jau uz miršanu, bet tas jaunības laiks ir, redz, pagājis, aizgājis.
Jā, nu, vairs tu neesi, kā saka, ar gariem sprogainiem matiem. Jā, bet klausies, kādu īpašu vietu esi izdomājis, kur liks šo kausu, jo nu, šis kauss noteikti tavā karjerā kaut kādu lomu spēlē. Nu, protams, jā. Viņš man stāv zālē, manā skapī, kur mēs visi trofejas liekam, komandas trofejas. Tur es arī noliku savējo trofeju, lai audzēkņi nāk un redz, un visi pārējie, kas grib, lai nāk un redz. Un tā, jā, bet, jā, kā tu saki, tas ir viens no nozīmīgajiem kausiem. Nu, kā nu nē. Bet es tev teikšu, nebraucu pakaļ kausiem, braucu vairāk sajust tās sajūtas, ko gribēju sajust. Atcerēties to jaunību, to stresiņu, to mandrāžiņu. Braucu vairāk tam dēļ, nekā tur tieši obligāti vinēt un obligāti dabūt kausu. Nebija man tāds mērķis. Protams, braucu ar uzvaru, domāt tikai par uzvaru un tikai par to, ka jāvinē. Bet ne ar tādu, kā lai pasaka, fanātismu, ka tagad obligāti man jādabū, man nezinu, tur. Vairāk ķēru sajūtas, vairāk gribēju noķert tā sajūtas āķis lūpā. Pateikšu noslēpumu, pēc 2 gadiem mums ir Japānā pasaules čempionāts bezsvaru kategorijās. Un ja būs tāpat, kā bija pagājušo gadu, Japānā bija arī senioriem pasaules čempionāts, tad domāju, ka nomest drusku vēl svaru, varbūt līdz 85, varbūt pat līdz 80, redzēs. Un, šajā vecumā ir veselīgi to darīt? Nu, ne jau strikti mest. Jau tagad sākt. Nu jā, es tagad es nometu kaut kādus 7 kg pusotrā nedēļā. Tikai ēdot pareizi un trenējoties. Un es biju dabūjis arī bišķiņu, protams, vēdernieku. Tur tie pēdējie 2 kg palīdzēja vēdernieks. Par kur ne bez tā? Jā, bet jā, nebija tāda, ka tur, zini, jāmet svars un tu tur sēd un bez maz vai trīc un skaties uz vistu un domā, ka tik ātrāk viņu apēst. Jā, bet... Bija viegli, bija forši, bija patikās viss sajūtas. Gribu teikt paldies savam tēvam, trenerim, kurš bija blakus atkal, kurš kopā veda. Arī, protams, komandai Viesturs mašīnas, kas ļoti palīdzēja un audzēkņi palīdzēja sildīties un vispārējo. Jā, tāpēc liels tādas atmiņas un liels tāds iekšā āķis lūpā drusciņi, kad gribās atkal kaut kur varbūt nostartēt. Varbūt ne katrā sacensībās vairāk, tomēr, kā tagad strādāju par treneru un jādomā par saviem audzēkņiem, bet ja kaut kur paspīdēs vēl kāds čempionāts, kur varēs izšaut, tad ies un šaus. Runā par šaušanu. Tu vēl oficiāli neesi noslēdzis savu profesionālo kickbokseru karjeru, un varbūt tev ir plāns arī to tā oficiāli aiziet no šī sporta veida, kurā tu esi sasniedzis ļoti augstus rezultātus, Eiropas vicečempions, Baltijas čempions, Latvijas čempions un noteikti viens no visu laiku labākajiem Latvijas kickbokseriem. Esi par to domājis, vai tas ir tādā vēsturē palicis un klusiņām tu esi no tā, kā saka, aizgājis? Jā, Jāni, es zināju, ka tu uzdoši to jautājumu. Es tev vienmēr uzdodu, ka es tev satieku. Jā, es tev pateikšu godīgi. Manās acīs profesionālais kickboks ir drusciņi nokrities, jo, kad es cīnījos arēnās, tad arēnās cīnījās tikai sportisti, tikai tādi, kas bija izgājuši uguni un ūdeni. Bet pagaidām, manuprāt, uz arēnu tu aizbraucot, tu redzi, kad cīnās jebkurš, kuram ir haipiņš uztaisīts, cilvēki vairs neskatās, kā lai pasaka, vairs neinteresē profesionāli sportists, bet interesē, ka tur divi satiekās, viens uz otru tur pasaka īstos vārdus, izsauc uz ringu un visi sabrauc skatīties tikai to, kā viņi tagad savā starpā tiks galā ar saviem vārdiem, kurš pa kuru ir ko runājis. Manās acīs tas ir, liekas, teikšu, Latvijas bezpriģelis, jo no mūsu sporta veidā Kjokušinā pirmām kārtām ir cieņa. Ja tu izrādi uz laukumu kaut kādu necieņu pret savu pretinieku, tev noņem no trases un pasaka uz redzēšanos.
Šajā sporta veidā, kurā tu saki, kickboks, manuprāt, un arī boks bišķiņ jau ir samaitāts ar šito visu. Un tāpēc es neredzu vairs sevi tādā sporta veidā, jo mūsu laikmets ir tagad tāds, kad cilvēks skatās uz etiķeti, nevis to, kas ir tur iekšā. Es esmu otrādāk, es esmu sirdī dvēselē sportists un nekad neesmu sev cēlis kaut kādus tur haipus, lai tikai cilvēks sanāk. Es daru savu darbiņu, mīlu savu darbu un daru to, kas man patīk un gūst gandarījumu no tā, nevis lai pierādītu kādam, ko es esmu izdarījis, bet priekš sevīm. Bet tagad viss ir otrādāk. Visi runā, dara, ņemās, bet izdarīt nevar neko. Un tāpēc priekš manīm kickboks laikam būs aizgājusi ēra un laikam, kad ar to arī beigsies ar atmiņām, kad viņš tāds bija. Un viņš tāds būs atmiņā. Starp citu, es vēl nesen tavu vienu no izcilākajām cīņām rādīju kolēģiem, kuri bija tā kā piemirsuši, kas ir Marks Lavrinovičs, un tad es viņam ar to video atgādināju. Tu, protams, zini, par kuru es runāju, tas Kaiten Gerī, kur tu nakautēji pēc pats, pieceļoties pēc knockdown, kur tu nakautēji Rodrigo un Zoju Buku, cīņai piekrītot, burtiski dažas stundas pirms paša mača. Tas bija, protams, tas bija izcils. Un tas no šīm te Latvijas sporta vēstures lapām nekad neizdzisīs. Un, es jau joprojām ceru, ka tu vēl varētu kādreiz pārdomāt kādā citā šovā, kur varbūt nav šis hypes tik liels un tu vairāk ir sportiskais. Un tu man piezvani saki, klausies, man ir viena lietiņa, kas man vajag. Man vajag kādu veterānu izvilkt un man gribās izpulkties. Nezinu, Janka, Varbūt nekad nesaka nekad, bet es saku, man tādas iekšējās sajūtas, ko es tev tikko izstāstīju, tādas ir manas pašreizējās domas, un varbūt, kad tiešām, kādās milžu cīņās tiešām var kaut ko domāt, bet uz kaut kādu arēnu un uz kaut kādu KOK vai uz ko es nemaz neceru, nedomāju, jo es saku, ja manā laikā bija jāiet kaut kādi jāpierāda sev un jādara, tad tagad tiek kurš vien var uztaisīt kaut kādu šovu. Ne ar tehnisko parādījumu uz ringa, bet ar lielu muti. Tāpēc es varbūt kaut kad, bet tas ir tikai 20%, Janki. Ja tu atkal man kaut kad piezvanīsi. Es tev piezvanīšu noteikti. Tu zini, es vienmēr piezvanīju īstajā brīdī. Jā, labi, Marek, paldies tev liels, ka tu atkal liec par sevi runāt, ne tikai kā trenerim, kurš sagatavojas augstu līmeņu sportists un visu laiku visādos līmeņos pārstāv Latvijas izlases un izcīna mums vēsturiskas medaļas, jo mēs ilgi gaidījām 20 gadus Eiropas zeltu, mēs sagaidījām pirms 2 gadiem to un turpināt, jūs mums priecējat ar medaļām, un, protams, man personīgi bija prieks, ka es ieraudzīju Marks Lavrinovičs, viens vecais šoms, atkal ir ringā, un, labi, ne ringā šajā gadījumā tatamī, bet ar zelta medaļu kaklā, kas man likās, baigi intriģējoši. Paldies, Janka. Viss, tagad gan es tev netraucēju, skrien pie darbiem, bet ja tu kādreiz gribi uzvani, mēs vēl varam parunāt. Okay. Davai, čau.